mēnesī ir ļoti daudz svētki. 1. bija svētki, 4. bija svētki, tagad 10. ir svētki. 10. ir svētki, vēl svētdien būs māmiņas diena, un pēc tam mums būs ļoti lieli svētki. Un tādēļ es aicinu visus 3 dienu garumā atcerieties, lūdzu, jā. 3 dienu garumā mums būs mūsu mazai mīļai grobiņai būs grobiņas svētki. Un es jums atstāšu par atmiņu no grobiņas svētkiem, un lai jūs zinātu, kurās dienās jums ir jānāk ārā no mājām, un jāiet uz pilskām, jānāk uz ielām, jānāk sacensties visi. Tad es jums dāvināšu šos. Nu, un vēl mēs gribam ļoti visas sievietes, visas māmiņas, ka tuvojas svētku un šajā ģimenes svētkos, gribam jums pasniegt katrai vienu baltu tūti. Jā, nekas jūs koks un atjaunosies, jā, lūdzu. Jā, un lai tev viss tikpat stingri turās, centrējās un daudzās idejas, un šokar kārtīgi runāties, atcerēties, domāt, kas varētu būt tas priekš, ka tik daudz arī jaunās paudzes. Tas nozīmē, jā, ka Kārlis tikko rādīja par savu dzimtas kopu, kā viņš varētu turpināt, lai kuplo visiem kopā, lai būtu piederības sarunā. Tas jau ir galvenais. Un ja to ģimenē neaudzina, tad nekas nebūs. Un tad bučas visas svētdien, jā, kā māmiņām. Es biju vienkārši strādnieks un gāju un klaušīju pensiju. SCO nostrādāju kādu 10 gadus par apmetēju pēc tam. Bet pensiju viņam nepiešķīra, un viņš ir ļoti pateicīgs Godmanim, ka tas viņam piešķīra 91. gadā pirmo pensiju, ko viņš dabūja. Viņš bija tik priecīgs, un tas slavēja to Godmanu, kad dabūja, jo tā mēs visi bērni metām naudu viņiem, un lai varētu izdzīvot. Audzēja gurķus, audzēja kāpostus, un tad ziemā uz tirgu vēd, mutas ar gurķiem, un pats viņš izaudzēja tādu šķirni reinas ķekari, un tad viņš tādās tūtiņās svēra pa 10-20 gramiem un pārdeva par rubļiem, par 2 rubļiem, un tā viņš pelnīja savu iztiku savai 5 bērnu ģimenei. un māte pat padomu laikā piešķīra māte varoni
5 bērnu dzīvi, kas bija saglabājušies. Un tad mūsu tradīcijas ar gurķu audzēšanu turpināja man vecākā māsa. Rīt dzīvo Liepājā. Un tad jau bija pēc tam, mēs uzcēlām siltumnīcas pie tēva mājas. Un tad audzējām, un tad bija vismaz kaut kā dienā no gurķiem un no tulpēm māsa sapelnīja mašīnu un iztika un varēja normālāk dzīvot. Nu, un tad tāda gadījuma, kad es arī braucu līdz uz tirgu ratos vienreiz, man bija kādi 6-7 gadi, braucu uz tirgu un ar zirgu. Un rati, tas redevs tā rika, pa to šosei gāja. Un es tagad aizbraucu uz to tirgu, es sēdu tai ratos, tēvs aizved zirgu piesiet pie slitas sētā. Un viens tāds svarvīrs, tāds rūds, viņš teica, ko tu sēdi tai ratos? Viņš kā pārām tirgot uz gurķis. Un es vien pat mazs bērns, ko es tirgošu? Viņš teica, es teicu, atnes svarus. Viņš atnes tos svarus, viņš teica, kā pārā no tiem ratiem. Ak, tēs, es tak stāstu. Visāds brīnums. Tas mans pirmais brauciens bija uz tirgu un gurķis tirgot. Un tā māsa pārņēma to gurķu tirgošanu. Un tagad jau ir visi vecumi pensijā. Un tad mēs 3 māsas tik palikuši, Astrīdu. Un tā kā nostrādāju lauktehnikā 35 gadus un izaudzināju savus 3 meitas, 6 mazbērni man ir un 1 mazbērns. Nu, tas ir viss tāds, un tur bildes ir mani darbi un vectēvs un vecā māte un tēvs. Tāds mums tas dzīves gājums. Arī. Un tas bija Kalējs, un viņa nevis vārdā, tā kā Ukstiņa iela ir nosaukt Ukstiņa vārdā, bet šī iela ir profesijas vārdā nosaukta. Un tā ir Kalēja iela. Nu, un kur jūs kaut ko pateiksat? Kaut ko? Nu? Vai viņa pasaka? Jā. Esmu dzimusi un uzaugusi. Un arī skolas gaitas visu pavadīju Kalēja ielā dzīvodam. Mans tēvs bija Kalējs. Un darbu viņam bija vienmēr. Un tā, viņš nespēja visus nemaz savus draugus un kundus apkalpot. Un viņš nodzīvoja līdz 96 gadiem. Mans tēvs 99 aizmirst. Viņam 96 gadi, ka viņš tikai aizgāja. Strādīgs bija bez galva. Ģimenē mēs bijām 3 bērni. Brālis bija, māsa bija. Es gan aizgāju jau. Tik kad vecumā aizgāju uz Liepāju dzīvot. Dzīvoju 45 gadus. Un kad atvēru arī vēl dažādos darbos strādāju. Pensiju es nopelnīju Rūpiņā, dārzniecībā. Biju ļoti laimīga, dzīvodama te Rūpiņā atkal, jo visi mani darbi, visi mani draugi, visi vēl līdzi ir Rūpiņā, un arī tagad vēl es satieku draugus, visi ļoti daudz. Rūpiņā skolu pabeidzu, pamatskolu pie Krikmaņa violnieku. Kopā viņi spēlējas ar akordeonu kājām, mēs ballītēs un visu. Ar viņu var teikt, jo es biju muzikāls tikai, es mūziku dzīvos, tikai man dzīvos. Un Jakobs un Jānis, kas ir mūzikalais diriģents, tas spēlēja violu, spēlēja. Mēs darbojamies visiem svētkiem uz visiem, var teikt, kāds svēts bija toreiz, Krievu laikā viņi.
Šitais dzīvoja, kur ir pie Rudenko mani māja, šis pilskalns izstaigāts kājās. Bērnības laikā sridām izlidos līdz Rolavai. Puiši būdam, mēs te, vecais ūdenskritums, tas bija kādreiz bija interesants, tur manu māju no fotogrāfiju, var teikt, pašam mani visi, jo to laiku doļā kādreiz, kad te bija lēt, kādreiz jau spridzināja jau, var teikt, brīvu laikā, var teikt, bet neļauj spridzināt. Tas mums sagūt vecās dzirnavas, te bija cietums, bija kādreiz Jāņa Rainis, kur sēdēja cietumā. Tas viss bija redzams, viss te bija tā vecā māja, viss bija, viss dzirnavas bija, viss bija. Un tālāk man brāl pasātīja. Es pats, atnāc uz grupiņu kopā ar, var teikt, basketbolistu. Bija spēlēja basketbolu, tas nav, Rajieckis viņas bijušais, kā viņi sauc. Miglinieki Jāni kopā mēs spēlējām basketbolu, viņa tēvu. Tie bija Valdmans arī. Valdmans bija. Daudz grupiņieki, var teikt, tie veci visi mēs spēlējām basketbolu, var teikt. Vecā zālē, cits zāles jau nebija vecā zāle, tikai bija. Var teikt, jaunā skolā, tas sam tikai mēs. Un tas mēs aizgājām, mēs tur Latvijas čempionu dabūja, Latvijas kausu un vispārējiem man brālis patatīt tā. Tā lielākā dzimta, kur ir izslēpusies, nu tik tālu jau, man liekas, ka Groviņā lielākais pašlaik nav. Un mazliet grib pastāstīt, mūsu omīt, mums nebija ne omam, ne opaps, mums bija grosmama un grospaps. Tāda arī nevienam nebija. Un viņi arī bija tāpat kā Lonisa, vienkārši nabadzīgi ģimeni mēs bijām, jo viņiem bija 9 bērni, un par visiem bija jāgādā, jārūpējas, un omām bija ļoti strādīga, viņa pati auda, viņa pati adīja, apšīja visus bērnus, un visus saimniecību vadīja. Un tad viņai ļoti patika ziedi, kuri pārgājuši tālāk, Initei tas ir pielīpis, tas Miķis, arī Martas Miķis ir pielīpis, un Zanei maza, ka bija, viņa visas puķītes nopūc un nesiekšā māzītē. Omam ļoti mīlēja ziedus, un viņa gāja par tādu taciņu, un tur bija viss tas ar ziediem. Tajos laikos nebija izpostīti, ne tāda minerālās un nekas. Un viņi salasīja ziedus, sataisīja pušķīšos, to brīdi jau omēja bijis floras tik jau prātā. Un tad viņa ar kājām gāja uz Liepāju, aizmirst. Jā, Pudiņ, gāt ātrāk. Lai nesulīm, jā. Jā, Groviņas skaistākās vīras, kas tie sarīkos iepildās. Vai, tev nav klīst.